Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem, 5. nodaļas, kur 19. pantā tā mēs lasam. Kopīgi skandēdami psalmus, slavinājumu un garīgas dziesmas, dziedādami un spēlēdami savās sirdīs kungam. Visvarnais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šajā vakarā Tu mūs atkal iepriecini ar savu klātbūtni un ar saviem vārdiem. Tie atkal kārtējo reizi padara mūsu sirdis gudrākas. Tie ir kā ceļa rādītāji mūsu dzīvē. Apzinoties, ka šī pasaule un mūsu dzīve tajā ir tikai viens posms. Tas nav viss, ko Tu esi paredzējis mums dot, bet šī dzīve ir ļoti svarīga, jo tās laikā mēs iegūstam virzienu. Tavs gars mūs uzrunā, un mēs paši tam atsaucamies, un kādā brīdī mēs kļūstam par cilvēkiem, kas ejam pretī Tev. Un tad šim ceļam, kurā mēs aizvien vairāk Tevi iepazīstam un iemīlam, patiešām vairs nav nekādu beigu vai robežu vai gala, jo tikpat bezgalīgs, kāds esi Tu pats, ir arī ceļš, kurā mēs Tevi bezgalīgo mūžīgo brīnumaino Dievu iepazīstam un aizvien vairāk varam iemīlēt. Bet šī dzīve ir dota tam, lai mēs šo virzienu atrastu, lai mūsu sirdīs notiktu šis brīnums, ka izmēģinājuši citus ceļus, mēs vienā brīdī tomēr no sirds un patiesi varam pieķerties tam ceļam, kas mūs tuvina Tev. Lai tad, kad mēs tiekam paņemti prom no šīs pasaules, kad mūsu skatu vairs neaizsadz Tavas radītās lietas, mūsu priekšā būtu Tava gaisma, ka mēs nebūtu Tev uzgriezuši muguru, tā, ka mūsu priekšā ir tikai tumsa, bet ka mēs skatītos Tavā vaigā, ka mēs aizvien vairāk varētu ieraudzīt šos Tavus brīnumus. Šovakar Tu mums atgādini, ka mums ir iespēja jau tagad, jau šīs dzīves laikā, sākt kaut ko no tās nākotnes, ko Tu esi mums paredzējis dot, kaut ko no tās piedzīvot, pagaršot. Jau šajā pasaulē, jau šajā dzīvē, mazliet pietuvoties tam, kas ir tas dziļākais mūžības saturs. Un mūžība nav domāta, lai smagi strādātu un pūlētos. Tur arī nav to cīņu, kas mums ir šajā pasaulē, kas liek mums izdarīt tik svarīgās izvēles. Mūžības saturs ir aizvien lielāk un dziļāk un patiesāk Tevis skatīšana vaigā. Tā svētā vīzija, kurā mēs redzam aizvien vairāk Tavus brīnumus. Un jo vairāk mēs esam spējīgi redzēt, jo vairāk Tu mūs piepildi. Un arī vismazākais trauciņš tiek piepildīts pilns līdz malai, un tieši tāpat arī pat vislielākais un ietilpīgākais. Vēl ar vienu šīs Tavas bezgalības priekšā tiek piepildīts un plūst pāri malām. Tas nozīmē, ka ik viens cilvēks var kaut ko jau sākt no Tavas gaismas saprast un piedzīvot, un arī visgudrākais, visgarīgākais, vispilnīgākais cilvēks vēl ar vienu atrod bezgalīgi daudz jauna, neparasta, nezināma, ko Tevī atklāt un ko Tevī piedzīvot. Tāpēc mūžības saturs ir Tevis slavēšana. Mūžības saturs ir prieks. Mūžības saturs ir, kā šodienas lozungs mums to māca, dziesma, slavinājuma un pateicības dziesma, kurā mēs, kungs, varam mēģināt savos cilvēcīgos vārdos un brīžiem pat ne vārdos, bet sajūtās ietēpt visu to milzīgo bagātību, ko no Tevis saņemam. Un Tu mūs aicini jau šajā dzīvē kaut mazliet to pagaršot. Mācīties, ne tikai lūgt par to, kas mums ir vajadzīgs, ne tikai pateikties par to labo, ko mēs piedzīvojam, bet patiešām ieraudzīt to, cik Tu pats esi labs un liels, cildinājuma un mīlestības, cienīgs un vērts. Ļauj, kungs, mums šo sajūtu, šo pieredzi savā dzīvē aizvien vairāk sajust, ka mēs varam lūkšanas laikā sarunājoties ar Tevi, priecāties ne tikai par to, kas mums ir dots vai nav dots, bet mēs varam priecāties par Tevi pašu. Mēs varam izbaudīt Tavu klātbūtni. Bet, lai tas būtu iespējams,
Kungs, mēs lūdzam, ka Tavs gars mums atklāja šo Tavu klātbūtni un ļauj to aizvien spilgtāk un skaidrāk pieredzēt, piedzīvot un sajust. Jo tā ir Tava gaisma, tā ir Tava žēlastība, kura tad mūsu sirdis pārņem un atver un piepildi tās ar šo prieku no augšienes. Tāpēc, kungs, mēs šovakar ar paļāvību Tev uzticam gan sevi, gan savus mīļos, gan savu zemi un tautu, gan visu šo pasauli. Mēs ticam, ka Tu zini labāk, kas mums ir vajadzīgs. Bet šovakar mēs gribam Tevi slavēt un Tev pateikties. Jā, iekšā savā sirdī, kā lozungs to sacīja, savā sirdī dziedāt un spēlēt Tev. Tev, kas esi mūs radījis, kas esi mums parādījis savu mīlestību un gaismu, kurš esi tik labs, ka patiešām visa mūžība ir par maz, lai to varētu izsmelt un vēl jau vairāk vārdos izteikt. Tāpēc, kungs, mēs atdodam visu sevi Tavās rokās un lūdzam, lai šajā vakarā un šajā naktī mēs tiešām varam no sirds priecāties par Tavu klātbūtni, par Tavu lielumu, par Tavu mīlestību. Bet pār visām citām lietām mēs visas savas vajadzības un lūgumus ieliekam tajos vārdos, ko Kristus mūsos ir ielicis un turpina sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.